Smiltenes piens. Kategorijā importa aizstājēja produkts 3. vietā ierindojās akciju sabiedrības Smiltenes piens, mozzarella siers. Mēs ļoti priecājamies, ka jums garšo. Un es domāju, ka mēs vēl daudz ko uztaisīsim tādu pārsteigumu, jo mozzarella jau dzims bērniņi, provolone, burāta un tā tālāk. Es varu pateikt, ka Smiltenes piens ir vecākais piena pārstrādes uzņēmums Latvijā. Nākošais gads mums būs 105 gadi. Un tas, kas tagad pēdējos gadus ir šīs te uzvaras mums, varētu teikt, ir ļoti šo ilgo darba rezultāts. Jo mums ir ļoti labi meistari, kas strādā 10, 20, 30 gadus. Jo piens un produkts ir dzīvs, un ja to dara ar mīlestību un ar ļoti lielu pieredzi, tad tiem rezultātiem nevar izpalikt. Pasaule ir globalizēta. Tas nozīmē, ka vidusjūra tagad ir vietā, kur cauri tek ābols, un jaunajā kulinārijas kartē Smiltene ir atzīmēta kā punkts, kur tiek ražots izcilais mozzarella siers. Starp globalizācijas labumiem ir arī tas, ka šeit mozzarella var dabūt pat kūpinātu un īpašos maisiņos iesaiņotu, arī piepildītu ar Latvijas krējumu un vidusjūras atvēzienu. Mēs sākot mozzarellu ražot, mēs vismaz es jūtu ka viņam nav tāda garša, kā es ēdu Itālijā. Un ko mēs izdarījām? Mēs palūdzām, mēs sameklējām itāļu meistaru 3 paaudzēs. Viņš atbrauc pie mums šā gada februārī, padzīvoja pie mums Smiltenē nedēļu un ražoja ar mūsu speciālistiem kopā šo mozzarella sieru. Un viņš iemācīja mums tādu ļoti garšīgu sieru kā burāta ražot. Un šis varbūt arī bija tas veiksmes moments, kad jāmeklē ir tie meistari, kuri ir ražojuši pirms varbūt 50 un 100 gadiem, kuri pirmsākums, kur šāds produkts ražots. Nepārtraukti mēs strādājam pie kāda jauna produkta, bet tas tiešām ilgs process, tie 2-3 gadi, kamēr šis produkts aiziet līdz patērētājiem. Gadā mēs izstrādājam 5-7 jaunus produktus, bet patērētājs labi, ja pieņem vienu, par to mēs esam priecīgi. Mozzarella bija tas, ko patērētājs pieņēma. Un toties svētkiem es gribu pateikt ārkārtīgi lielu paldies saviem visiem cilvēkiem, ceha cilvēkiem, meistariem, vadītājiem. Tas ir viņu darba nopelns, kāpēc šodien mēs saņēmām. Es gribu pateikt ārkārtīgi lielu paldies un priecāties par visiem, kuriem garšo Smiltenes piena produkcija, jo patiešām tā mums ir dabīga, veselīga un bez konservantiem. Un lai visiem priecīgi, mīļi Ziemassvētki!